Kā viši? Mums ir jauns projekts, bišķiņ vēss, iekurinās krāsni. Šoreiz uzsvaru liekam nevis uz kvantitāti, bet kvalitāti. Redzēs, kā mums ies. Lielā ideja 2 naktskapīši, kas atradīsies gultas katrā pusē. Viens šitāds, viens uz otru pusi. Mums jau ir sarakstīts kaut kāds sagatavs, kas mums jāsatājas. Un materiāls arī šoreiz nebūs ne pried, ne egli. Šoreiz projektam esam sagatavojušies. Bijām aizlaiduši uz kuldīgi pakaļ osim, un Rudolfs šo to arī uzzīmēja datorā. Lielā ideja 2 skapīši pie gultas, kuriem šķiedri turpinās visā viņu virzienā. Tas nozīmē pa vienu sānu uz augšu, pāri visai virsmai, un tālāk uz leju pa otru sānu. Protams, joprojām spēlējamies arī ar epoksīdu, un mēģinām pierādīt, ka zariem mēbelē nav nevainas. Kā vienmēr materiālu sākumā vajag sagarināt. Noteikti sāca garākajām detaļām, tā lai, ja kaut kas misējās, no viņas sanāk īsākā. Šoreiz, pat cik šķiedri iet cauri visai mēbelei, sagatavi jātais diezgan gara, tā lai viņai ietilpst gan abi sāni, gan virsma. Pēc garināšanas dēsi jāsadala platumā. Priekš tā uz zāļu liekam asmeni plēšanai. Šim diskam ir maz zobu zem agresīvu leņķi, tāpēc ar mūsu osu viņš tiek galā vienkārši super. Kad dēļ sazāģēt pa platumiem, laiks viņas iztaisnot. Te gan procesā dziļi neieslīgšu, tāpēc, ka tas ir rādīts jau iepriekšējās sērijās. Vienīgais, ko gribētu atgādināt, ka ik pa laikam jāatcerās ievaskot galds. Gan biezumojot, gan taisnojot, tas tev ļoti palīdzēs stumt cauri materiālu. Šitā parasti notiek tad, kad vīrs aizbrauc uz darbu, vispār pat brokastis nav paēdis. Tai. Kādam tevi jābaro arī? Nu, lūk, šodienas plāns, kā vienmēr, bija atbraukt, ātri salīmēt sagatavs un braukt mājās un ēst garšīgs vakariņas. Nu, tā nevienmēr notiek. Bet jā, augšējais sagatavs mums ir gatavs. Nu, nosacīt, vēl jāsaliek līmēties. Un tur būs interesanti, tur reāli būs jāiztais ciet visādi zaru caurumu un tā tālāk. Un es domāju, ka tagadās sagatavs būs gatavs, mēs viņus aizvadīsim uz darbu un to izdarīsim ar melno epoksīdu. Izskatītos ritīgi kičīgi, vai ne? Garšīgs? Ļoti. Pienācis īstais brīdis līmēt sagatavs kopā. Šoreiz atcerējos ievaskot galdu, jo, galīgi negribās pēc tam no sagatavas kasīt nost galdu daļas. Šoreiz visam gatavošanās procesam reāli pārskrienam cauri. Tāpēc, ka video daudz ko gribas parādīt, un šis process atkārtojas praktiski katrā mēbelē. Nākamajā dienā, jau siltās telpās, sākam domāt par epoksīdu. No sākuma zara caurums ir kārtīgi jāiztīra, to bišķi jāatbrīvo no visām smiltīm, mīzes paliekām un viss pārējā. Un tad varam sākt jaukt epoksīdu, šoreiz pievienojot diezgan daudz melnā pigmenta. Mazs padoms no Rudolfa, ja grib taisīt tāds pašs joks, tā kā es tagad, tad iepriekš noteikti aizskrien uz aptieku un nopērc kaut kādu lielāku izmēru šprici, lai nebūtu jāuztraucas par to, ka varētu aizliet savu epoksīdu garām zara caurumam. Ar epoksīdu nostiprinām arī visus pārējos zarus un vietiņas, kur ir kaut kāda tukšuma vai kaut kas tam līdzīgs. Pēc tam istabas temperatūrā tas viss jāatstāja nostāvēties vismaz uz 2 diennaktīm. Un pie viena. Gribēju jums parādīt prikolu. Hop. Šitās joks man notika kaut kādu nedēļu atpakaļ. Varbūt 2. Varbūt 3. Kas seko man TikTokā, tie jau šo ir redzējuši. Pārējiem būs reāls prikols. Te aiz durtiņām ārā mums stāv buss. Bija diezgan kārtīgi saputināts sniegs pa brīvdienām. Pirmdienas rītā es tīru sniegu.
Un skatos, kaut kādu kartonu ārā samest. Nu, izskatījās pa gabalu pēc kartoniem. Hei, tuvāk. Un tie galīgi nebija kartoni. Un virsū viņiem ir šitāds te uzraksts. Tas ir kaut kas. Pēc tam sanāca ātri izskriet cauri visiem saviem komentiem, atcerēties, kur es to sārnāt esmu redzējis, un vaininieks atradās. Tā kā, nu, uzvārdu, protams, es tur vai kā neteikšu, bet paldies, Jūra! Paldies milzīgs par šito joku. Un šitie materiāli noteikti ies lietā. Viņiem tikai jāsagaida tas īpašais projekts. Un tas īpašais projekts, kur šitie iesaistīsies, tās gan jāpagaida nedaudz uz silto laiku, tāpēc kā mēs pie sevis pagaidām nevaram ieliet visāds epoksīds un visu kaut ko tam līdzīgi, bet man ir plāns, un es domāju, ka mēs viņu īstenosim. Un jau pēc pāris dienām plāksnes varam taisnot. To darīsim ar frēzes kamanu. Tāpēc liekam iekšā līdzināmo frēzīti no forkus, ievaskojam sānu līsts, nostiprinām plāksnes vidū tā, lai viņas nekustās, un laiks noklāt pilnīgi visu darbnīcu ar skaidām. Nu ko, pienācis laiks šodienas netīrākajam darbam, ne? Jā. Šis pirmais stūmiens ir reāla laikā, vienkārši tā, lai jūs saprastu, cik ilgu laiku tas aizņem. Šī frēzēšana galīgi nav tik ātra, cik to parasti parāda YouTube. Un ja katrs stūmiens tev aizņem 3-4 sekundes, tad tādu stūmienu pāri materiālam tev ir jāuztaisa simtiem, ja ne tūkstošiem. Nemaz nerunājot par to, ka skaidrs ir visur. Pilnīgi visur. Nu tā kā pilnīgi. Nē, bļāviens. Nu, protams, skatāmies iztiks bez pārsteigumiem. Mums ir epoksīds, kurš vēl nav pilnībā sagājis. Man ir divas šitādas vietas, kur ir tik dziļie zari aizlieta viņas iet. Un tas mums sagādās kaut kādu kaudzītā problēmā. Nav tā, ka viņš vispār nebūtu sagājis, bet viņš nav sagājis pietiekami, lai viņš būtu pilnībā ciets. Līdz ar to nav īsti skaidrs, ko darīt. Viens variants ir nolīdzināt otru pusi, taisīt to mēbeli gandrīz gatavu un slīpēšanu atstāt uz pašām beigām. Visi savienojumi jau būtu sagriezti, pēc tam tikai sanāk, ka viņš ir palicis pārslīpēt un novaskot. Otrs variants, protams, ir vienkārši atstāt, lai viņš nostāvās un lai viņš pēc kaut kādas dienas sakalst. Bet šitajā brīdī man nav īsti skaidrs, ko darīt. Beigās nolēmu, ka jebkurā gadījumā jānofrezē arī otra plāksne. Pat ja epoksīds nav līdz galam sagājis, tik un tā jādabū plāksnes vienādos biezumos un jāredz, kas darās iekšā otrajai. Tādēļ varēs domāt tālāk. Dievs, pēc ko te izskatās vienkārši. Un tās bija tikai divas plāksnes nolīdzināt. Man tagad ir divas plāksnes, kuras es esmu nolīdzinājis ar kamanu. Viņas ir vienā biezumā, viņas ir skaistas, viņas tikai jāslīpē, jāgriež un jāstēlē kopā. Bet man viņās ir nesagājis epoksīds. Precīzāk sakot, sagājis, bet nesacietais līdz galam. Un no tā es reāli raustos. Tīri tehniski es varētu viņas montēt kopā un slīpēt pēc tam. Praktiski slīpēt vajadzētu tagad. Šitādi momenti parādās ik pa laikam. Tas baigi nosit morāli un ar to ir šausmīgi grūti cīnīties. Vislabāk jau noteikti būtu atstāt, lai epoksīds nožūst, pēc tam to visu noslīpēt un pēc tam ar to visu strādāt. Bet termiņš spiež. Vēl, protams, ir jāparunā par pašu mēbeli. Pašu mēbeli es šoreiz negribu būvēt tā, kā mēs parasti būvējam. Tas ir vienkārši detaļu uz detaļas un aizmirst. Šoreiz savienojums stūros es gribu taisīt 45 grādos, tā lai šķiedra mēbelē turpinās no viena sāna pāri virsmai un pēc tam arī tālāk uz leju. Tas ir diezgan savdabīgi un es tā vēl neesmu darījis, bet es domāju, kā biskvītiem mēs to dabūsim gatavu. Pēc tam pieņēma arī lēmumu, ko darīt ar nesagājušo epoksīdu. Slīpēsim visu tā, kā bija domāts no paša sākuma, vienkārši tos pāris pleķis, kur ir epoksīds, atstājam uz vēlāk, tā lai viņā nerodas nekāda izrauma un liekas problēmas. Kad rupjās rievas izslīpēts ar tanku, varam ņemt ekscentru.
Sākam ar 80. smilšu papīru, pēc tam 120. un tad 180. Ja parastais slīpēšanai pārskrien pāri video, tā it, ka tas nebūtu nekas nozīmīgs, tad te gribēju uzsvērt, cik tas ir svarīgi. Un pats galvenais, cik daudz laika tas aizņem. It sevišķi, ja ekscentru slīpējot, ierauga, ka kaut kur ir palikuši kaut kāds rievs un jāatgriežas apakai pie lentes slīpmašīnas. Un, protams, pēc tam jāiet ar ekscentru atkal cauri visam graudainībām. Pa starpai slīpējot, visas zaras un vietas, kur epoksīds nav ticis iekšā, nostiprinām ar līmeru aktivātori. To var izmantot, ka savu veidu špakteli, kas paliek plus mīnus caurspīdīgi un nožūst aptuveni 10 sekundēs. Un, kad tas viss sadarīts, varam griezt otru pusi. Tieši tā, viss šitās galvas sāpes bija tikai jau viena plakana, un mums ir vēl 3. Tām gan es tev nelikšu sēdēt cauri, bet tu saprati, cik daudz darba tas viss prasa. Nu, tas ir 2 stundas no manas dzīves, ko es nekā nevaru dabūt apakaļ. Vienmēr visi domā, ka slīpēšana tas ir vienkārši kaut kas tāds, ko tu pārēji pāri, ātri noslīpē un kusties tālāk. Kas varētu būt taisnība, ja tev ir kaut kāds kalibrējamais aparāts un pēc tam to roka vienkārši pārslīpē. Bet manā gadījumā jūs saprata mēram ideju, vai ne? Jebkurā gadījumā šī detaļa un tās būs virsmas. Virsmas un ap 2 redzamie sāni. Tā kā tiem ir jābūt vienkārši super stāvoklī un viņiem ir jābūt tīkamiem uz tausti. Tieši tāpēc arī tā jāiespringt uz slīpēšanu. Ja tā nav redzama detaļa, ja tā ir kaut kāda mugura, visticamāk mēs viņu vienkārši pārslīpēs ar tanku un pēc tanka kaut kāda 80 un 120, ne vairāk. Un pats galvenais, mēs ir tikuši pāri melnajam punktam. Katrā mēbelē ir viens melnais punkts, ka tu domā, ka viss būs vienkārši pilnīgās auss. Un es ļoti ceru, ka mēs viņam esam pāri. Pēc slīpēšanas beidzot varam ķerties pie izmēriem un formas. No sākuma tā, lai plāksni vieglāk apzāģēt, iztaisnojam vienu malu. Pēc tam nesam uz skilzāģi un apzāģējam vajadzīgajā platumā. Kad detaļas sazāģētas platumā, varam domāt par garumiem. Un te ies lietā šteli, ko uztaisījām pagājušajā sērijā. Ja vēl neesi redzējis, droši noskaties, iemēģināsim dzīvē 2-daļīgo zāģu kamanu. Un ja no sākuma taisot kamanu likās, ka viņi vairāk stāvēs nekā strādās, tad izmantojot viņu jau pirmajā projektā, tu saproti, kā viņi atvieglo dzīvi. Jo iepriekš man detaļas vai nu būtu jāgarina uz garinātāju un jāgroza zāģējot, lai paņemtu pilno platumu, vai jāzāģē bez kamanas un jācer, ka griezums būs 90 grādos. Tagad tas viss ir reāli sekundžu jautājums. Kad viss garums sazāģēt, nāk ļoti atbildīgs darbs. Tie ir stūri savienojumi. Tāpēc noliekam zāģu disku 45 grādos un lineāli noregulējam tā, lai zāģējums iet precīzi pa detaļas malku. Lai to pieregulēt, tas var prasīt vairākus mēģinājumus, bet labāk būt drošam nekā pēc tam nožēlot. Un atceries, ka ļoti svarīgi turēt detaļu visā garumā piespiest pie galda. Tā, lai zāģējums ir vienāds visas detaļas garumā. Un, protams, pēc tā paša izmēra uzreiz izstumjam detaļas abiem skāpīšiem, tā, lai izmēri ir identiski. Tīri interesi pēc vienkārši uzmest acis, cik precīzi mūsu zāģējums. Jo pa lielam vairs īsti nav arī varianti. Nu, ja vienkārši jādara, un ja kaut kas nesaies kopā, es nezinu. Šis, protams, ir bez līmes un vispār viņi vienkārši stāv burtiski viens pie otra. Bet mums nav liela šķirbu, un šķiedri no sāniem turpinās pāri virsmai, un pēc tam turpinās otrā sānā. Sasodēt brīnišķīgi, ne? Tīri tehniski mēs viņus varētu salikt vienkārši uz līmi. Vienkārši burtiski uzliek salīmē un aizmirst.
un nebūs nekādas problēmas, un viņš tāpat turēs. Bet pat cik mums ir šitā šaitana mašīna, tad kāpēc gan neielikt tur kaut kādu biskvīti? Protams, no sākuma izmēģinām visus paraudziņu, un kad redzam, ka viss tur nostājas savās vietās, varam frēzēt arī īstās detaļas. Un pie šī darba lameļu frēzē parādījās reāls pluss, kuras pirms tam nebija ievērojis. Un tā ir frēzes pamatne. Frēzes pamatni tu var nolikt praktiski jebkuros grādos, zem jebkuras līpuma. Un šādiem darbiem, lai noturētu taisnu līniju līmējot, instruments ir vienkārši ideāls. Es teiktu, ka šī diena beigusies diezgan veiksmīgi. No tā, lai uzreiz varētu ielīmēt arī otru mūsu skapīti, attur principā tikai tas, ka man nav pietiekama līmspils. Uz šito vienu viltnieku, lai uzlikt līmēties, aizgāja 9 gabals. Prikiņi 9. Bet mēs esam tikuši tik tālu, ka mums tās 9 reāli ir. Tas jau ir sasniegums, ja salīdzina to, kā mēs te sākam. Īsāk sākot, es vēl no rīta atbraucu un iespiežu otru līmēties. Jūs teleportējās uz to brīdi, kur tas jau ir izdarīts. Hei! Boh! Pavēstēji. Redzi? Krāsniņa kurās, durtiņa līdz galam vaļā. Ap 2 durtiņas ir līdz galam vaļā. Un mums nekas nekūp. Kas tas ir pa prikolu, es nezinu, varbūt vēja virziens ir īstais vai kur tas joks. Bet atceries, kā mēs te čakarējās ar to, ka mums viss kūpē iekšā. Tagad, acīm redzot, tie ķieģeļi palīdzēja. Cerams, ka tas nav īslaicīgi. Laiks rādīs. Un pats galvenais, es no rīta biju atbraucis saureiz un iespiedu arī otru līmēties. Tā kā tehniski mums ir gandrīz gatavs korpus. Īstenībā baigi. Pavisam sakarīgi. Viņš ir tikai jānoslīpē, tur jāieliek aizmuguri un jāuztaisa atvilkumi. Protams, ar fasādi. Un viss. Saudabīgi, reāli saudabīgi, kaut kas iet uz priekšu. Es neesmu pieredzis pie progresa, tas tā nenotiek parasti. Un sākam atkal vienu no daudzajām reizēm, kad visi jāpārslīpē. Kā jau teicu pirms tam, tas ir kaut kas, bez ko iztikt vienkārši nevar. Pēc tam, kad korpus saslīpēts, varam pēc fakta nomērīt izmēru mugurai. Mugura tieši tāpat būs taisīta no masīvā oša, tāpēc, ka mugursiena šoreiz ir tā detaļa, kas turēs skapīt 90 grādos. To bišķi neļaus viņam laika saliekties. Tā neko nē. Muguri jānostiprina vietā, pa lielam no visām pusēm. Un to mēs ērti, protams, daram ar pocket hole. Baigā reklāma sanāca, ne? Kaut gan, ja godīgi, viņam nemaz tā īsti nevajag reklāmu. Vienkārši kā lāpst un uzticams, ka Šveices pulkstenis. Tāpēc arī ļoti labprāt katrā projektā šitas šablons iet lietā. Tu redz, kāds viss ir smukuls. Brā, kā man patīk, ka tā šķiedra iet, ka tas turpinājums ir tāds. Nevis vienkārši saskrūvēts detaļas. Bišķiņ neierasts pēc parastā lamināta un ikdienas mēbelēm un viss pārējās šitas te. Tas ir kaut kas tāds, acu konča, zini? Fasādēs. Fasādēm ir tā. Es ilgi un tik domāju, kā es viņus gribu likt. Vai es fasādu gribu likt vertikāli, vai es viņu gribu likt horizontāli. Vertikāli it kā būtu tā kā parasti, pieņemts. Bet nekas šitai mēbelei nav tā kā parasta. Man ir ideāla vieta dēlī ar milzīgu zaru pa vidu, kur es gribu ielikt fasādē. Man liekas, ka šis zars te izskatīsies vienkārši lieliski.
It sevišķi, ja viņš sanāks nedaudz nobīdīts pa sānu, un otram skapītim mēs piemeklēs tieši tādu pašu. Domāts darīts, un no sagataviem, ko iepriekš uztaisīja, lai varētu uztaisīt gan horizontāls, gan vertikāls fasādes, griežam ārā vajadzīgās vietas. Šajā projektā es biju diezgan pārsteigts, cik ļoti noderīgi zāģi kamani un cik dabīgi vienkārši ir viņu lietot, tad, ja viņi nesver veselu tonu. Protams, arī fasādēm nostiprinām visas vietas, kur ir kaut kāda zariņa, nepilnības vai kaut kas tāds. Pēc tam plakans pārslīpējam un nesam frēzēt. Par cik mēbelē visas leņķi ir daudz maz taisni, fasādi nevis noapaļojam, bet no visām pusēm nofrēzējam 45 grādus, no aizmuguras nedaudz vairāk, no priekšpuses mazāk. Protams, neaizmirst, kā arī frēzējumi jāpārslīpē. Un pats galvenais, jāapskatās, kā tas iet kopā ar mēbeli. Patiesības mirklis. Man liekas, ka ritīgi čotka. Kā izskatās? Jā, bez 29. Šī ir otrā diena, kad mēs strādājam pie šitās mēbeles. Un visticamāk šovakar mēs metīs mieru. Principā mums ir gatavi korpus, gatavs fasāds un ir palicis tikai un vienīgi sazāģēt šitās atvilknes pa detaļām, salikt viņas kopā, sadzīt rievas, ielikt viņas iekšā skapīšos. Nu un tad es būšu pavisam apmierināts. Ne tikai es, tas, kas gribēja mēbelīts arī. Jā, ja tu šito skaties, paldies tev un bija ritīgi foršs izaicinājums. Tiksimies vēl. Īsāk sakot, šovakar metam mieru un turpināsim šito projektu jau rīt. Te nav tik vēss nemaz. Galīgi nav slikti tev. Šitā jau var dzīvot. Laiks beidzot tikt ar šito mēbelu galā, tāpēc pārmēram izmēru atvilknei un zāģējam detaļas pēc izmēriem. Starp citu, tīri joku pēc, mēs ar Bratanu uztaisījām savu veidu mazo konkursiņu. Tāpēc, ja būs pirmais, kas komentārā ierakstīs, cik reizes viņš parādījies kadrā, te pa starpai strādājot, aizsūtīšu tev pārīt savus uzlīmes. Stūmē nemaz neizmantoju. Un tagad apakaļ pie mūsu mēbeles. Palicis vairs nav daudz. No sākuma detaļas vajag sagarināt. Kad tas izdarīts, varam sagriezt sānos rievus un slīpēt līdz gatavam. Un mēs varētu jau dibens skrūvēt vietā, bet no sākuma vajadzētu šito visu novaskot. Un no apdars veidiem cietā vaskeļi pagaidām ir reāli mans favorīts. Liels pluss salīdzinot ar lakām, ka tev nav vajadzīgs perfekti tīrs telps un atkrīt liela žūšanas laika. Burtiski ar rullīti vai jotiņu uzklāja tieši tāpat kā eļļu, un pēc minūtēm 15-20 ar lupatu noslauka pilnīgi visu lieko. Man kā ļoti nepacietīgam cilvēkam, pēc minūtēm 15 jau redzēt, kā izskatīsies mans gala produkts, liekas ļoti tīkam. Slaukot lieko nost, man izstrādājusies savu tehniku. No sākuma visu lielumu noņem ar parastām lupatām, un pēc tam otrais viss pārslauka ar savas papīra dvielu. Kad liekas, ka viss liekais ir notīrīts, tik un tā vienmēr uz dvieļu kaut kas paliek. Kad viss novaskots, varam stiprināt vietā atvilkaņa apakšu. Protams, neaizmirst, ka jāpārmēra arī diagonāls. Pēc tam varam atvilkani slikt iekšā mēbelē, tāpēc stiprinām vadotnes pie sāna un arī pie pašām atvilknēm. Šīs ir pilnā izvilkuma vadotnes, kas nozīmē, ka izvelkot viņu līdz galam, pilnīgi visu atvilknes saturs ir redzams, un pilnai laimei mums pietrūks tikai viena detaļa. Kaitīgi, ne? Kā man patīk strādāt ar osu.
Ir sevišķi tādi darbiņi, kas ir tādi interesanti, kas aizņem daudz laika, jā, tas ir mīnus. Bet, kur var daudz iemācīties. Un es droši vien pēc savas gaumas, protams, bet parādīšu jums tos smukākos kadrus. Kā vienmēr un visur ir šādi tādi mīnus. Viens no viņiem, kas man spēcīgi iegriez, kā laižot cauri biezumenei, koks vienmēr kaut kur nedaudz izraujas. Un tās vietas mēs noslēpam visādās neredzamās vietiņās, tā kā aiz atvilkums garām, aiz muguras, nu, tādas, kas nekad nebūs acīs, un tādas vietas, kas nekad nevienam netraucēs. Bet jā, visā visumā mēbeles es pat ļoti apmierināts. Un tas kopskats ir kaut kas cits vienkārši. Katrā ziņā es domāju, ka šis atkal ir solis augšu, un noteikti mēs ejam pareizā virzienā. Kā arī pie šīs mēbeles varēja mierīgi paspēlēties ar epoksīdu, kas man ir ļoti tīkams produkts, un es domāju, ka mēs viņu spēlēsimies vēl tālāk un vairāk. Jebkurā gadījumā, ja tev patīk šitā būva, droši nospied laiku, abonē kanālu un tiekamies nākamajos video. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem. TikTokā un Instagramā arī reizēm kaut kas parādās. Kā arī neaizmirst, ka mums tagad ir sava Facebook grupa, kur parādās šādi tādi sīkumiņi, jaunumiņi, un var redzēt šo to pirms tas parādās YouTube. Milzīgs paldies kanāla atbalstītājiem Intersie, Forkus un Paint Eco. Bez jums šitie jociņi, ko mēs te rādam un filmējam, nebūtu iespējams. Ar jums bija Rudolfs un tiekamies nākamajos video. Bišķiņ vēsts būs jāiekurina. Bišķiņ vēsts būs jāiekurina. Viņam neģir. Suka līdzīgs. Cik tu izsmuks? Tas nav tik viegli. Jā, šī divi celmi vienā kadrā. Nav pieraduši pie tāda prikula, vai ne? Nav gar. Paplašinās. Taču mums ir tradīcija jāturpina. Tā kā mums būs 3000 abonenti. Es ceru, ka tas pienāks drīz. Es domāju, ka mēs izskaitīs, cik mums tie paraksti tur ir. Viņš atbrauc speciāli no Norvēģijas šitādu te gaisa gabalu. Un viņš uzlika šito maziņo. Un ja man rozeta aizdegsies, tad viņš pazudīs. Tieši tā. Mākslas vērtība aug, zin, ja viņi var pēkšņi pazust. Tā kā beigsies. Jā, jo. Šitas noteikti nonāks video.